Putniņš, pele un desa. Kādā mazā pusi kritušā būdiņā dzīvoja putniņš, pele un desa. Dzīvoja viņi mierā un saticībā. Pie tam katram vajadzēja savu darbu padarīt. Putniņam ik rītu vajadzēja no meža malku nest, pelei no akas ūdeni, bet desa bija mājās par saimnieci. Kad nāca pusdienas laiks, tad putniņš pienes malku. Pele ūdeni, bet desa ielēc pati grābī, apgriezās 3 reizes riņķī. Izlēca atkal laukā un putra bija labu labā. Tā tas gāja ilgu laiku. Te kādu rītu putniņš vairs negrib skriet uz mežu pēc malkas. Kā vienam tāds grūts darbs esot jādara. Labāk vajagot pamainīties ar darbiem. Citi arī bija mieru. Nosprieda, ka desai jāveļoties pēc malkas, pelei jāvāro putra un putniņam jānesot ūdens. Labi. No rīta agri desa jau sāka vēlties uz mežu pēc malkas. Bet netik nelīdz mežam, kā suns pieskrēja un to apēda. Tā nu notiek, ja desa grib malku nest.